Rīgas mikrorajona Imanta iedzīvotāji ir pieraduši pie dažādiem trokšņiem, jo šeit blakus ir lidosta. Taču skaņa, kas pat labāk cilvēkus modina naktīs, nav izskaidrojama un vietējos iedzīvotājus ļoti uztrauc. Mums Imantā ir skaņas. Vakarā viņas dzird ļoti labi naktī, dzird cauri logiem. No kurienes nāk īsti nav saprotams, bet tādas ultraskaņas. Pilnīgi cauri logam tā labi var dzirdēt. Agita pamanījusi, ka savādie trokšņi atskanējuši tieši Bargāka salu laikā, kad termometra stabiņš noslīdējis krietni zem nulles. Turklāt tas nesot vienkārši troksnis, jo vairāk atgādinot mūziku. Gluži kā kāds neredzams mūziķis spēlētu ērģeles vai milzīgu flautu. Taču šis negaidītais koncerts Imantas iedzīvotājiem nebūtu nav paprātam. Tāds nebija dzirdēts, tāda dažu sajūta, tā kā spoku pilsētā vakarā. Tā kā sirēnas sākums, vai ne? Un pēc tam viņi tā kā aiziet savādāk, nomainās tas tonis. Minējumi, kas šis varētu būt par troksni, Imantas iedzīvotājiem ir dažādi. Viens no tiem ir saistīts ar veloceliņu izbūvi, jo šahtas ir palikušas vaļā un iespējams, ka vējš muzicē tukšajās caurulēs. Briesmīga. Traucē gulēt. Jā, bija tāda mūzika. Kas tā ir par mūziku? Man laikam naktī cieši miegs. Es nedzirdu. Es tiešām domāju, ka tas ir no lidmašīnām. Lidostā Rīga noskatījušies un noklausījušies Imantas iedzīvotāju fiksētās naktīs dzirdamās skaņas secināja, šis troksnis ar lidostas darbību nav saistīts. Atsūtītajā ierakstā dzirdamās skaņas nav saistītas ne ar lidmašīnām, kas paceļas vai nosēžas Rīgas lidostā, ne ar pašu lidostu. Norādītajā laikā lidojuma nebija un nenotika arī nekādas citas lidostas darbības, kas būtu saistāmas ar ierakstā dzirdamo. Arī Rīgas lidostas trokšņa monitoringa stacijā, kas atrodas ievērojami tuvāk lidostai nekā Imantas mikrorajons, norādītajā laikā netika konstatēti jebkādi lidostas trokšņi. Arī uzņēmumā Rīgas siltums, kas atrodas pavisam netālu no namiem, kur iedzīvotāji naktīs dzird savādās skaņas, pārbaudot informāciju secina, tās nav saistītas ar viņu darbību. Siltumcentrālē Imanta visas skaņu radošās iekārtas atrodas iekštelpās, speciāli izbūvētās telpās ar atbilstošiem skaņas izolācijas risinājumiem. Iekārtu darbība tiek organizēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām, un uzņēmums regulāri veic tehnisko uzraudzību, lai nodrošinātu atbilstību vides trokšņa līmeņa normām. Līdz ar to šāda rakstura skaņas, kā dzirdams video, no siltumcentrāles puses apkārtējā vidē nevarētu izdalīties. Pašvaldībā norāda, ka Imanta stratēģiskajā trokšņu kartē iezīmēta kā teritorija bez aktīvām rūpniecības zonām, kas nozīmē, mikrorajonā nenotiek intensīva industriāla trokšņošana. Protams, jāņem vērā, ka apkaimē ir dzelzceļa satiksme, dzirdami lidmašīnu radītie trokšņi un kursē sabiedriskais transports. Taču iedzīvotāju fiksēto troksni rada kas cits, bet kas? Šajā gadījumā, mēs no savas puses pieļaujam, ka tas ir kaut kas, kas ir noticis negaidīti. Jo tad, ja tas būtu, piemēram, arī, tramvajs, pieņemsim, tad tam būtu jābūt regulāri. Un tam būtu jābūt, katru nakti vai kaut kādos pie tādiem un tādiem mīnusgrādiem. Tā nav. Tā kā Rīgas satiksme arī apgalvo, ka nē. Tā kā Imantas iedzīvotāji ar iesniegumiem par troksni, kas traucē naktīs gulēt, vērsušies arī veselības inspekcijā, tur beidzot tiekam pie skaidrības. Tas ir tirdzniecības centrs, kur notiek rekonstrukcijas darbi. Un šo darbu rezultātā bija sabojājusies viena iekārta, kas radīja šo te dīvaino troksni, tuvējā apkārtnē. Veselības inspekcijā uzsver, ka iedzīvotāji rīkojušies pareizi problēmas risināšanā, piesaistot inspekcijas speciālistus. Ja naktsmieru traucē rūpnieciskas izcelsmes trokšņi, piemēram, pārlieku skaļa uzņēmuma iekārtu darbība, arī par to ir jāziņo. Principā ir jāsaprot, cik ilgstoši ir šis troksnis. Ja viņš ir patstāvīgs katru nakti vai visu dienu,
kas rada būtisku traucējumu naktsmieram, jā, tad ir jāraksta iesniegums inspekcijai. Un tad inspekcija arī izskatīs, izvērtēs, vai ir nepieciešams organizēt šos trokšņu mērījumus, vai vienkārši ir jāveic pārunas ar uzņēmumu. Iespējams, ka uzņēmums nemaz nezina, ka viņš apkārtējiem traucē. Arī tādas situācijas ir. Tātad problēma ir zināma, un būvnieks veselības inspekcijai solīs defektu novērst. Tas nozīmē, ka turpmāk Imantā visi varēs mierīgi izgulēties. Inese Supe, Valdis Lācis, 4. studija.